ko, čau visiem, esmu atgriezies. Jau 2 nedēļu pauze, 10. oktobris. Nu, atbraucām uz Vēdzavēm. Ilgi nav būts, kaut kādas mazās zivtiņas jau kustās. Pūkstens ir cik? Pūkstens jau 6:30. Jākrāmējās virsū un jāmet iekšā. Mēģinās arī vecais gulus fīderīt. Es vēl nezinu, vai to darīšu vai nē. Kad reizē kaut kā tā, pagaidām viss jau ir darba procesā. Sākuši krāmēties virsū, pēc tam tiekamies jau pēc visticamākais apmēram pusstundas. Nu ko, sametāmies. Ja precīzāk sametām makšķers. Kas uz galdu šodien zivī. Kur reņģīti stāv. Tas vienkārši tāpatās izmēģinājums. Un, protams, visiem labi zināmie naktstārpi. Te, kur tur tālākā makšķerta stāvākais spīgulītis, tas ir uz nakteni un stāv uz reņģi. Vecais joprojām mocās fīderi. 2 piestienu bītas ir viss. Tā kā, gaidam. Šeit nebūs viens no tiem interesantākajiem video, jo nav nekāds lielais actions. Bet, cīnamies pirmo reizi pa kādiem 2 vai 3 gadiem uz Vēdzavēm. Agrāk bieži braucām, vairākas reizes rudenī, bet, zin kā ierūsējuši nedaudz, bet, kaut ko jau mēģināsim noķert. Nu ko, neatlaidība atmaksājās. Veciem uz fīderi, nav jau liels, bet nav arī maziņš. Forši. Pirmā zivs. Jāpārmet. Sistēma vienkārši. Parastā trubiņa, pretsvēpējs 60 kaut kādi grami, ja nemaldos. 0,20, pērlīt vai nesitās, bet mezgu un griezos neiet iekšā trubiņā. 0,24 fļuriks. 1 āķis, kur uz reņģis filoju. Un zemāk āķis uz naktiņām. Un metam iekšā. Otram kātam tieši tas pats. Par kātiem šis man ir kaut kāds ekstrēmi 500 skarpkāts. Līdz 120 gramiem, ja nemaldos, tā 360 garums. Spoli, Akara, Experience 6000, 0,30, 2 vai 3. Mono auho. Kā tu noliekam tā, vai netraucē? Ņemam zvaniņu. Šis baigi foršais spīgulītis, viņš ir zaļš. Kaut viņu uzrauj, tad viņš šeknes iedegās. Pats, cik es sēžu kādu gaboņu no šī kāta. Ļoti ērti. Tā. Ceru, ka jūs redzat kaut ko. Un šie te, lai gaida. Makšķers pārmet. Jau, copē. Copē. Jā. Rausta. Redzat? Jā. Re. Ņem. Ir. Nezinu kas, bet ir. Tieši sāk filmēt, tev būtu apskaujas. Baigi spāļās. Ojojoj. Kas tur mums ir? Zandarts. Zandarts. Jā, smuks. Es nevaru, man viņš pie krasta jau ir. Zandarts.
Nē, viņš, jā, reņģoja kampaņā. Redzēt, viņš kā traks ņemas. Šās būs zāles iekšā. Jā, viss iekšā. Jā, viņš ir normāli paņēmis. Es viņam ļauju smuku ņemt. Galvenais iemet uzreiz, pārmet otru un uzreiz. Nē, es man bremzi vaļā. Tas ir normāli. Smuks jā, viņš. Baigā smukāt sobi. Nometies uz zemeklāsim. Tā. Meties zemeklāsim. Ir. Ha. Nofilmē? Nofilmēts skots. 55 stabili. Tu pat pie 60 vēl. Paldies. Tev, bet nu smuks ir. Baigā smukāt sopa arī bija. Un uz ko viņš paņēmis. Tā mība, pusotru varbūt pat nebūs. Šik nakteni paņēmis. Jā, apsies. Reņģi. Vai nu reņģi bija mutē un aizgāja, bet naktenis ir. Nu, primā. Nu, paldies pa sačoku. Bez būt sūdīgi. Mums grils kurās jau. Es jau zināju, kad pie jums aiziet. Nu, skaistuls, ne? Nav nevainas. Tev apļaut tikai. Ejam, nomērīt. Uzmanīgi neuzkāp šņors. Rekur, zemē svins skaties. Kā pāri tur var iet? Ejam, no sākuma samērīt vajag. Es galvenais iemetu to kātu, apsēdos un ieslēdzu kameru, sāk runāties, skatos piu, ding, ding. Kā es skrēju. Smugu žanīts. Tā, kur ir mūsu pieredzējusi mērleņi? Vai, kur ir? Nu, nākam sezonu mums mērleņi jaunu vajag. Cipars jau knapais redz. Lietas, ka viņi zem. Iedod pa bāku. 54. Nu, uztaisīsim bildi. Nu, safočējos, to jūs redzēsiet bildi iekšā. Tā. Sīvs ir izvilkt. Jāpārmet. Jāsam, ko zvaniņš. Tas bija negaidīti īstenībā. Jo copa bija tāda, nu, švaka smalka. Es domāju, ka būs maziņa veidzavīt, bet tajā brīdī, kad es piecirtu, man jau bija skaidrs, ka veidzava tā nevar būt. Vai nu arī kaut kāds mans rekords. Tā kā, nu, es tev teiktu, ka dītini interesanti pagaidām. Pūkstens precīzi 8:00. Kaimiņam arī kaut kas laikam copai. Paldies kaimiņam pa to, kad atskrējot sačuks sadaki. Būtu traki mūsējais. Fīders sačuks saucamais, tas salmo saplīs un lielo vēlces sačuku negribējām ņemt. Nākamajai sezonai iegādājās jauns teleskopiskais, jo te viņš ir ļoti svarīgs. Rokas līdz. Kādreiz tik ilgi nefilmēju, neliku video, jo es biju, ja tā var teikt, diezgan smagi apslims. Tagad jau ir uz labo pusi tādēļ. Nu, vienkārši nevarēju vairs mājās nosēdēt, kaut kur bija jāatbrauc. Un pirmā zivs šāda. Nu, nav ko sūdzēties. Es pēc citiem iemet pagāju, nu, labi 5 minūtes. Liekam atpakaļ zvaniņu.
Opa, kas tad te sākās? Tas te variants, ka viņš nav normāli uztaisīts, vai viņš turās. Tā. Kā mēs jau turās? Nu, vai marinējās? Starp citu, ja jūs atceraties agrāk, cik agrāk šajā pašā vasarā, bija daudzi kadri diezgan sūdīgi tumsā, jo neko nevar redzēt un tā tālāk, bet tad es mirgājos ar baigi foršo lampiņu kamerai. Viņi pie kameras pieaķējās, ko var regulēt spožumu, spilgtumu, kur ir vēsāka gaisma, siltāka gaisma, baigi forši. Cerams, ka tad kadri arī ir tīkamāki. Tums. Tā kā, cīnamies. Galīgi jau nav slikti pagaidām. Cik atceramies, tikko ar veco tā padomājām. Tā tas vēdzeļu laiks, tā teikt, ir sākot no 9. Tagad ir 8:00. Tā kā, viss vēl ir priekšā. Cerams. Veciem zariņš šūpojas. Viņš ar savu 20 gadu pieredzi saka, ka tā ir vēdzela. Un es viņam ticu. Tā arī izsās. Viņš redz kā lēnām. Saka, jūs redzat to zariņu. Lēnām, nav tā kā beigi. Cirst vēl nevar. Noteikti ne. Bet gatavoties var. Jo varbūt tāds mauciens uz priekšu. Nebūs. Vēdzela tā nekad nedara. Kāds baigi taisīt cietumu. Uz priekšu, uz atpakaļ. Viņš ir galā, man liekas. Es jau vienkārši ar acu kaktiņu redzēju, ka kustība ir un viņš jau vai iespējams, ka tur sen jau ļurkājās un izskatās pēc kurkulas starp citu. Aiziet noņemt zariņu? Vai nav jāizvado? Es saku, pats to var izdarīt. Kustība ir vēl. Īsās, ka tur ir galva. Redzēsiet arī vēdzeli tie, kas nav redzējuši. Jo pēc copas izsās pēc kurkuļa. Man liekas, ka tur nav vēdzela, bet kurkuļa vēdzela. Nakts darbs. Pēc tam parādīšu veciem galvasūku, tur beigovēs. Nav. Nav jau var. Redz kā. Mēs jūs apčakarējām. Nav gan. Bet sopa tā bija. Paratārps. Protams. Au. Izsās, ka kaut Dārbi. pie manis izsās, ka kaut kāds kurkulēns ir ņēmis, bet nepaņēmis. Nekas. Vismaz starts. Gaidām nākamo. Ko sēžam gaidām? Starp citu, ja neredzējāt šo video, aiziet noskatīties. Centīšos kaut kur aprakstā linku ielikt. Pagājušās sacensības. Mums ar kolēģi 3. vieta. Smuks, termosiņš. Termokrūze precīzāk. Kaut kā tā. Aiziet noskatīties. Ielikšu kaut kur saiti. Cik pulkstens? Pulkstens ir gandrīz 8:30. 2 copes uz gruntenēm. Viena realizēta, viena nē. Bet arī jābūt veco nospiedumam, kad labi, ka nepaņēma, jo parasti ar tiem te maziem, ko mēs saucam par kurkuļiem, jeb ļoti mazām vēdzelēm, ir tas, kad viņi ļoti bieži mēdz ierīt to naktstarpu. Un tad ir diezgan traģiski, jo to āķi ārā dabūt vispār nav iespējams. Un ja tu nogriezi viņu nos un atvaid atpakaļ arī 50-50, ka izdzīvos. Tā kā bez tā mēs varam arī iztikt. Kā jau teicu iepriekš, šī nav no tām interesantākajām copēm tādā ziņā, kad sēdi, ilgi neko nedari.
Vai gan tā nevar teikt interesantākajām, drīzāk aktīvākajām. Jo, nu, ir jau interesanti. Tā kā, kaut kā tā. Atkal atsemušurās, es mukāk ņem stingri. Tas jau priekams mukāk, jā. Nu, sit augšā. Ai. Pamet. Nu, tikpat labi varbūt, ka tas bija kāds breks vai kas. Un sob bija tad. Asa pārāk priekš vēdza. Jā. Vai gan tas kā kurā brīdī. Nu, teorētiski varēja 5, bet nezinu, vai būtu rezultatīvi. Nē, nu vienā brīdī jau tā kā diezgan stipri klanījās. Jā. Kustības vairs nav. Jūt, kad rudens. Pilna kamera ar dūmiem, pats priekšā neko neredz. Zin, kāda vaša jau. Kaut ko runā un pats nemaz gaismā neredz. Kas notiek apkārt? Nu. Tas te nebija vēdzelis, tas bija kaut kas cits. Jā. Nu, gaidam. Pagaidām es teiktu, ka ļoti interesanti salīdzinoši. 5 minūtes, 2 cops uz šitā. 15 minūtes atpakaļ Zanderts. Gaidam. Nu ko, es jums gribēju runāt par vienu baigi nopietno tēmu, bet atkal copa iztraucēja, tā teikt. Ir tāda lieta, kā manam kanālam, ja precīzāk mūsu, bez jums, tas kanāls nav nekas. Gandrīz 800 jau, nu. Un 200 vēl mums trūkst līdz 1000. Tā kā kaut kā tā. Vēl ko es vēlējos pateikt, tā nedaudz atkāpēji. Tas, protams, nav ne obligāti, ne svarīgi, bet ir arī tāda opcija, kā tūlīt jums izstāstīšanai var parādīt savu šo kontu, kad par nepilniem 3 eiro mēnesī video redzat, teiksim, 2-3 dienas ātrāk. Sit vēl. Pēc tam pabeigšu. Nav ko. Viņš ik tur ir virsū, man liekas, jā. Vēl kaukšā jau. Vilkā. Nu, prāķi čakara, ne? Tas nav, tā nav vēdza. Tie kaut kādi plakanveidīgi ir tāda sajūta. Nezinu gan, kas tur ir. Asars. Pār nebrīnītos. Nu, atkal nepaveidzu jums runāt. Nu, kas tā ir pa lietu? Tā ir piedāvāšana. Uzsēdēt, mīgalīgs maziņš. Normāli. Filai. Jā, šeit. Nu redz, kā šī sevi ir uztrenējies. Mēs jau ne pirmo reizi uz tām vēdzelēm sēžam. Bija jau skaidrs, ka vēdzela tā nav. Tā kā, nu, vismaz filai. Liekam spainī pie bračkas. Uzglabājumā nemaz nepaņēmām, jo viņi te tāpēc nav īsti, kur ielaist. Labāk. Vecais obais spainis. Turpinām gaidīt. Šī copa ir baigā gaidīšanas spēle. Ik pa pusstundai pārmet. Un tas ir viss. Pienācis laiks pārmesties. Tas ir. Šiem tikko bija uz lai makšķer. Inercens pola, vecais krievlaiks pinīgs relikvija kritīgākā. Viņam uz to tikko bija copa. Jā.
Viņa kāpēc man izsēs, ka sapinās. Es domāju, ka 100 punktu tas abi plakanais un nē. Man nepatīk tas, ka man izskatās, ka sapinās. Tas man galīgi nepatīk. Tieši tā. Pado naktiņas. Tas viens džeks man rādīja, reku bildes, tādi zuši. Jā. Jā, Un kur? lielākais tepat savas. Jā. Lielākais viņš rādīja svariņos tur viņa kilo un cik tur tie 60 gramu. Normāli. Pado naktiņas šoties. Nu, tu domā, ka man ir tik viegli no to beņķa izlīst ārā, nu, no to šito te. Tāpēc es jau teicu, pirms tu apsēdies. Tik jokoja divreiz, ka iesēžos, tad es bez atbalsta nevar tikt ārā, nāka viss beņķi. Es jau zinu, ja es uzliktu tagad uz to te spīderu naktstāru, tad tur būs tie puņķaini klāt. Droši vien. Nu jāatcer, ka nesapinās. Nu, tagad otrs kāds. Jā. Nu. Jā. Laikam. Evo, šito ņem. Uz šito ņem. Jā. Viņš jau staipīs tā. Staipī tikko, jā. Ja viņš ir ņēmais, viņš ņems. Vēdzeli jau nav tā, kas pamet vai. Ja viņi atradusi savu to kumos, tad viņi līdz galam ņems. Bet es domāju, ka tas var būt arī puņta. Ļoti iespējams. Es zinu tikai to, ka smuki staipī. Vēl labais cirks bija. Es aizgāju pie šiem, te vienam sieva zvanīja.
Kāds man tur matas kamerā. Vairs nav. Tas nekā viņš jau vēl tur, viņš varbūt arī. Uz feeder copa. Uz veidzeļu feeder. Ja tā var teikt. Nē, vajag apteikt, tas man nepatīk. Šīreiz bija ass, bet iepriekš baigi maiga pumpei smuki. Un ilgi. Var jau būt, ka tagad arī. Nu, ka varbūt taisīja kaut kādu skrējienu, kas to lēzina. Labi, šodien te vispār nav tā, kā jābūt ir. Kāds tas bija? Tipis tas iekš. Punkšs nebija. Vai tik kādi nesvalda? Ilgi jau viņš šādi ņemās pumpināja un uzrāva. Nē, viņš tur pumpē lēnām. Tad... Jau kaut kādas 5 minūtes vismaz. Man jau no sākuma tā uz aizdomu pamata likās, bet tad es iesalēju gaismu un sapratu, ka man neizlikās. Skat, ka nav tāds pats sesks, kā man uzkāries. Ļoti iespējams. Kā viņam jautri iet. Gan jau dzirdat. Normāli copi, tā tam jābūt ir. Vai ne? Tajā laikā mums nav ko gaidīt, jā, bet joprojām tur kaut pumpēļi gribēja. Tur ir 2 varianti, vai nu sēž plauktiņš galā. Jā, kaut kas ir. Tad jau ir tas, ko es teicu. Nē, dīvaini liekas, kad izāk mazais kurkojums. Tāda sevi, ka griežās saka uz riņķi. Tad jā. Nē. Kimloks. Nāc augšu. Tas ir kimloks. Baigais ķēm. Nedomāju, tas uz otrā numurā āķi. Vai pirmā. Tā mums te ir šodien, jā. Šeit jau tāds bišķiņu lielāks nekā tev. Protams. Nāc ārā, kur tu sapinies vēl? Tas ir kādā āķi. Šad te āķi. Normāli uz 3 naktiņiem. Tās ir sviests. Fīders? Jā. Vecā fīderi ņēma. Nu, interesanti mums te iet, jā. Labi, līkšu tāpēc pārmetīšos. Nav ko rādīt jums to jau 5. reizi. Es domāju, ka doma jums ir skaidra. Nu ko, labu laiku diezgan garlaicīgi. Tam kātam šim te tāds smuks stiepiens tikko. Bet nu, es parādīšu vienu no pusēm, kas ir šodien te visiem fīderkrēsliem. Vai? Viņš ir nolikts tā, es ceru, ka jūs redzat to leņķi. Es neiesēžos un tā forši atvedies, var čučēt. Gan arī vai. Tā kā, nu, kaut kā tā. Vecējiem uz fīderi, tur ripa laikam gos tur uzgrabina. Bet vajadzēja uz klusē. Vismaz tā izcēs pagaidām. Es jau spēlējos ar distancē un visu kaut ko. Tagad iemešu šo kārtu pie paša krasta pa jau. Tas stāv man diezgan tuvu otram krastam. Tā kā, nu, nezinu, neizcēs pārāk cerīgi, bet, nu, vismaz zandarts ir. Tā kā sūdzēties jau nevar. Davai, turpinam. Nu, viss. Braucam prom. Nu, nav. Vai nu vēl nav, vai vienkārši neņem, vai mīgo baigā. Katrā ziņā, nu, šito es pieeju, ka jūs redzēsiet, pirmkādēļ zandēt, otru kādēļ tā, ka vienkārši ilgi nav bijis video. Un kaut ko izlikt vajag.
Nav jau tā, ka nebija interesanti. Bija interesanti. Bet mēķis šodien paliek neizpildīts. Nu, paldies, ka skatījāties. Visu šo te veco manu tekstu jūs zinat. Nospied like, abonē, obligāti. Un ierakst kādu komentāru. Bet nu te jau līdz nākamajai reizei. Davai, čau.